Informācijas noplūde no valsts ieņēmuma dienesta datu bāzes izraisījusi pamatīgu sašutuma vilni uzņēmēju aprindās. Valsts iestādes vainas dēļ nozaktā informācija varētu radīt ievērojamus zaudējumus daudziem biznesa pārstāvjiem. Turklāt eksperti spriež, ka apdraudētām vajadzētu justies arī privātpersonām. Pat laban biznesa vidē valda neziņa, kādas sekas un zaudējumus uzņēmējiem radīs vērienīgā datu noplūšana valsts ieņēmuma dienestā. Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvi uzskata, ka svarīgi atrast vainīgos, tomēr skeptiski izsakās par iespēju piedzīt radušos zaudējumus. Tā informācija, kas ir valsts ieņēmuma dienestā, ir, es viņu salīdzinātu to informāciju, kas ir pieejama mūsu ārstiem par mūsu veselības stāvokli. Un, protams, ka šāda informācija ir ļoti jūtīga un var nest ļoti liels zaudējums. Un, manuprāt, šobrīd mēs, no vienas puses ir ļoti svarīgi saprast, kas ir vainīgs, identificēt kļūdu sistēmā, bet ir ļoti svarīgi arī saprast, kādi ir potenciālie zaudējumi uzņēmējiem. Jo jāsaka, ka uzņēmējiem šajā brīdī ir principā neiespējami, arī nākotnē neiespējami pierādīt to, ka viņu konkurētspējas pozīcijas būs pasliktinājušās šo datu noplūdes dēļ. Arī citi privātā biznesa pārstāvji ir sašutuši par viņu prāt bezatbildīgo valsts iestādes attieksmi pret sev uzticēto informāciju. Piemēram, Rimī Latvija, kas atrodas starp minētajiem uzņēmumiem, par kuriem hakeri, pašpasludinātā 4. atmodas tautas armija iegūsi ziņas, pašlaik izvērtē, cik liela zaudējuma tai var rasties. Protams, esam dziļā neizpratnē par to, ka vispār šāda situācija varēja notikt. Kādas būs sekas un kāda ir potenciālai riski, to ir ļoti grūti šobrīd pateikt, jo mēs nezinām ne pie kā šī informācija ir nonākusi, ne arī kā tā tiks izmantot tālāk. Eksperti gan spriež, ka informācija uzņēmēju konkurentiem visticamāk neviens tirgot negrasās, lai gan pilnībā šādu iespēju nevarot izslēgt. Pirkt šādu informāciju no žuļikiem varbūt nav tas labākais veids, kā iegūt šādu korporatīvo, puslīdz konfidenciālu informāciju. Cita veida, kā to var aprēķināt, kā to var analītiķus uzsūtīt, lai apskatās zināmas darbības un datus. Tātad es nezinu, vai tas īsti atmaksātos kādiem. Bīstamākais varētu būt tas, ka tur arī privāta personu informācija, un no tā var secināt, kur varētu braukt, dzīvokļu izlaupītāji, izspiedēji, privātmāju aplaupītāji un tam līdzīgi. Dīvaini vērtējums arī fakts, ka datu noplūde bijusi tik vērienīga, kas iespējams nav noticis bez atbalsta iestādes iekšienē. Maz ticams, ka vidu datu bāze nav aprīkota ar drošības sistēmu, tomēr, ja tas pierādīsies, amatpersonu bezatbildība bijusi vēl ievērojamāka. Kaspars Beķers, Juris Binders, TV3 ziņas.